ka izdosies. Un, nu čau! Īstenībā kādu laiku neesmu runājis. Man liekas, YouTube materiāls nav bijis jau kaut kādu mēnesi, varbūt pat ilgāk. Bet šodien ir tā diena, kad es tev paņemšu līdzi atkal jaunā piedzīvojumā, vai pareizāk sakot, pārbaudījumā. Nu, tiem, kas man kādu laiku seko jau līdzi, droši vien, ka pamanījuši, ka man patīk visu kaut kādas jaunas lietas pamēģināt, tā teikt, patestēt savus kaut kādas savus limitus un visu kaut ko jaunu pamēģināt. Un šodien brauksim uz baseinu. Un, jā, starp citu, man ir uzaicinājums no Niklaus Paroles. Jā, tiem, kas ir atcerās, tad garām braucot gar Liepājas ezeru, skatījos, kā viens džeks ar sporta laivu trenējās un piestāja parunāties. Un nepagāja ne 15 minūtes, kad sēdēja jau piesprādzēts sporta laivā F4 klases laiva. Un līdz ar to šodien Niklaus man uzaicināja, kā Niklaus raksta. Nu, angliski viņi sauc par immersion test, slangā turtle test un latviski plus mīnus pareizi izklausās avārijas imitācijas tests. Jā, līdz ar to ņemam hidrotērpu un laižam uz baseinu. Godīgi sakot, man nav ne mazākās nojausmas, kā tas viss izskatās dzīvē un kas būs jādara, bet skaidrs ir tas. Kaut kā jāsapakojās. Liekā ādi jāsabāž iekšā. Bet skaidrs ir tas, ka es gribu zināt, tāpēc arī paņemšu līdzā tevi, un tad arī tu zinās, ko nozīmē avārijas imitācijas tests. Nu, tā doma ir sekojoša. Nu, mazums kādreiz noder, vai ne, dzīvē? Kāds iedod vēl kaut kādu ātrāku laivu izgāzt, un varbūt šāds certifikāts arī nenāk pa sliktu, vai ne? Nu, tā kaut kā. Tā kā braucam uz baseinu. Starp citu, neesmu bijis arī Liepājas Olimpiskā centra baseinā. Jā, Liepājā ir jauns baseins, tā kā būs atkal forša pieredzīt. Būs atkal kaut kas jauns un interesants, vai ne? Līdz ar to pakojamies un laižam baseinu. Jā, starp citu, šodien īstenībā tāda ļoti ražīga un produktīva diena plānojās. Pulkstenis īstenībā ir bišķi pāri 11. Aizbrauksim uz imitācijas testu, avārijas imitācijas testu. Tad ir jāsapakojās un jābrauc uz Rīgu. Šobrīd Ķīpselā notiek auto expo, auto exotika un tā tālāk. Pie reizes jāsakrāja vēl kalibras detaļas. Aizvedīsim uz stage 6. Pareizāk sakot, pie stage 6. Tāda sieviete ir, kas šuj salons un vēl visādas lietas. Līdz ar to aizvedīšu kalibras krēslus, jostas un vēl visādas lietas. Viss kaut kas šodien ir jāpaspēj. Ļoti produktīva un piepildīta diena plānojās. Tā, bišķiņ pārkrāvām. Hidrotērpu tādā ritīgi smukā maisiņā. Šautauts drogām. Bet, jā. Nu, spēramies iekšā. Pasties, kā pat sagāja. Pilnīgi uz haļā vakal, vai ne? Nu, čau! Jā, pilnīgi man gaidīja. Sveiki, labdien! Vaininieks, čau! Tu esi pirmais, kas atbrauc. Nopietni? Jā. Ko tu šitā? Vai es jau, man liekas, tā jau likās, ka es kavēju? Nē. Cik ir pulkstenis? 20. 20? Nu, Pirmais. Jā, nu perfekti. Tas dēļ. Pirmais ir forši. Tā droši ģepties un tagad pārējais atkrīt. Ok, nu pagaiz maudas hidrā, ne? Un vat hidrā, jā. Kur ir gardzābīts? Augšā. Vek te tīks vidējais. Ok. Tā, sajies. Jā. Sajies. Labi? Nāvi. Tā, meklējam, kur mums ir gardrobas. Laikam, ka šeit.
Pagaid, es ģērbju šitani, pēc tam mauc augšā, vai ne? Nē, augšā ģērbju. Rektā šito tā ir, tad šitā vieta kaut kā Šito var visu riet? Nu, visu nē. Bet tas kapīt varēs aiztaisīt iet par augšā. Ok, nu labi ir. Bet tur bija kaut kāda zīme, ka nevar ar ielas drēbēm. Ejam. Jā, es parādīju. Pagaid, cik mēs būsim šodien? Šitā apkauts nolaic jak. Ok. Cik mēs būsim šodien? Es nezinu, skait. Vajadzētu būt vismaz 3-4 laišiem pārējos, es nezinu. Nē, skait. Jā, ok. Nu, burvīgi. Nu, burvīgi. Būs arī labvēji, bet tos nevarēs filmēt. Ok, nu labi. Tā kā, diemžēl, Nē, nu tā. diemžēl visu tu neredzēsi. Šito procesu visu redzēs, bet mums pēc tam tie, kas ir gonkās glabēji, grib pēc tam patvērtēties pašu sev un tos nevar glabēt. Okay. Pagaid, Niklaus, tu tagad brauks arī projām šitai pašā F4 klasē, kad pagājušajā gadā brauks? Jā, gan jauns korpus šogad. Tā kā cerams būs augstāk rezultāti beidzot. Ok. Esmu izgājuši 3 treniņus un Jā. diezgan pozitīvi. Nu, perfekti. Es īstenībā neesmu nekad bijis. Nekad, nu, es tā sapratu, ka es tagad vai prasīju, bet es laikam sapratu, ka tāds jautājums man uzdev. Jā. Man te nav nekad bijusi vēl darīšana, tāpēc arī interesanti ir visu kaut ko pamēģināt, vai ne? Liepājā šitāda ēka basēns. Nē, es neaparčīju, bet labi ir basēns. Nu, super, labi. Tiekamies hidrotērpā visticamāk, ne? Un viss, esam otrajā ādā ielīduši, un tagad kaut kur mums būs jādodās. Tas ir arī mentors piešķirs. Vispār šis ir Niklāvam Parolim tētis, kurš mēģinās nodrošināt to, lai šodien visi izdzīvo. Sveiki! Paldies! Nu čau, es sen neredzēts. Nabaks arī izdomāja noslikt. Nu, es pamēģināšu. Es jau nekad nezinu, ka tu man savu laivu iedos atkal izgāzt, varbūt noderēs. Nu, pagaidām nav, bet kaut ko jau varam sadomāt. Jā. Bet nu šitā ir noderīga pieredze dzīvē, pēc mašīnām arī. Jā, Nu tieši gadās tā. tīķī trāpīt vai vienalga, kur. Tieši tā, tāpēc jau ir STS un atkal kaut kas jauns jāpamēģina. Nav jau nekad miera. Nevar jau tā kā normāls cilvēks dzīvot, ne? Un sestdienas rītā dzert kafiju mājās un ēst bulciņas. Nu, tā. Nu, forši, ne? Kā ir Mārtiņš pēc savas pieredzes visi ir izdzīvojuši? Nu, neviens jau te nenomirs, te jau drošākā vieta, ko to darīt. No kas tad izstāsim tev ārā? Bet, Jā. Zigā, ārkārtas situācijās tā motivācija diezgan liela tikt ārā. Protams, visiem gribās dzīvot. Tā ir. Jā. Nu, forši? Jā. Interesanti. Paga, mums arī tā kā būs baloniņš, vai ne? Kaut kādā brīdī pirms atsprādzēšanās tad būs oktopus būs jāņem. Tas ir vingrinājums, kad zem ūdeni jāieliek un jāsāk elpot. Jā, okei. Te jau ir tā starpība, ka tev nav brilles un degots aizspēs, ir daudz grūtāk to izdarīt ar kājām gaisa. Nu, ūdens nāk vienkārši nācīt. Jā. Tā, jā. Tā, pastīsimies, vai rokas jau pūra. Bišķiņ vibrē. Nenoliek. Kaut kāds viegls satraums ir, bet gan jau būs labi. Īstenībā tad, kad nirām un visādus uzdevumus pildījām, tad ir sākumā ir tās ritīgais stresiņš, tad pēc tam jau tu bišķiņ tā kā pierod un tad jau ir ok. Ko pierod? Pierod vienkārši stresot. Tā, pagaid, ko tu, Mārtiņš, tagad dari? Tu nebrauc neko? Tev nav sponsori, man liekas. Kāpēc Mārtiņam nav sponsori? Jo kādreiz īstenībā, jā, starp citu, Mārtiņš bija kādreiz ļoti ātrs. Viņš tur ir, man liekas, kaut kāds titulēts čempions, jo ļoti senos laikos mēs kopā skrūvējām visādas... Sākām jauno tehniku, tādiem vadāmiem modelīšiem. Jā, tieši tā. Un tad Rols izauga un aizgāja skrūvēt lielās mašīnas un Mārtiņš, jā, turpināja gāzt gonkās ar lielajām mašīnītēm un kaut kā tā. Jā.
Tu pa lielam pēc šitā testa ir, viņi kaut kur pieprasa vai izdrukā kaut kādu certifikātu vai... Mēs pēc tam izsniedzam certifikātu, ka viņš ir iziets un lai tu vispār var piedalīties sacensībās. Tas ir obligāts noteikums. Tiem, kad brauc ar slēgto kokpitu saucamo laivās piesprādzējušies, tas ir obligāti jāiet, lai varētu piedalīties sacensībās. Un tas tāds treniņš katru gadu pirms. Protams, ja sacensībās tu nekad nezini, kas ar tevīm notiekās. Vai tu tur arī zaudē samaņu vai ko, bet tam ir domāt glābēja. Un šodien arī glābēji būs un iespējams, ka kādam būs jābūt arī izmēģinājumu trusītim, kas tēlos beigt tur iekšā, un lai paši glābēji tev var vilkt ārā. Arī paši glābēji patrenējās. Īstenībā joka maz, jo Niklaus man iedeva savu laivu pabraukt un bija tā, ka pēc 2 apļiem man teica, ka vienkārši jādod pilā ručkā ir. Un bija īstenībā interesanti, jo vienīgais laivā, ko to darīt, izņemot stūri, tas ir regulēt dzendskrūves augstumu. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Tā teikt, iziet uz kaut kādu glisi un ir viena kļūda un tu esi vienkārši gaisā. Lielam. Tas, man liekas, notiek ļoti ātri uz ūdens, ka to var apmest. Tas ir vienā momentā. Pats esmu lidojis vairāk kārt. Tas sajūta ir tā, ka amerikāņu kalniņos tik tā piezemēšanās nav diezgan patīkami. Bet tagad tev tavā karjerā viss ir veiksmīgi, viss kauli ir veseli vēl? Jā, nekas nav bijis lausts, bet sasities esmu smagi. Bet tā, viss ir kārtībā. Tam dēļ jau mēs arī braucam drošības kapsulās piesprādzējušies un nosacīt, tas viss pasargā diezgan labi. Voti tā, vai ne? Joka maz uz ūdenīt. Un īstenībā tā arī ir, kad arī brauc tagad ūdensmoču sacensībās, viņš viņu vairāk sajūta ūdenīt. Un tā tev it kā liekas, viņš tāds šķidrs un mīksts ir. Pup mīksts ir. Tā, kad tu normāli ātrumā lido pret tā ūdeni, tad vienkārši tagad pēc betona pa lielam. Tā ir. Pirmais pārbaudījums. Jā, pa lielam ir 10 minūtes, laikam šeit izdzīvo. Pēc tam 10 minūtes tai kokpitā. Sveiki! Man laikam jānāk pie tā mazā dusmīgā vīriņa. Tā man teica, čau, Rolands. Es nezinu. Nemaz tik traki. Jā. Kaut kā tā, tev laikam man jāmoc ir. Laikam, tā priekšā. Labi ir. Tad metamies ūdenītī un... Tā, ko mēs darīsim? Mēs uzvilksim aparātu. Pirmā reize uzvilksim masku, atēdēsim pie lūdzu tikai pārātos. Kā tas darbojas? Tu noliksi? Nē, es tikko noliku driveru iešanas certifikātu. Tad jau tur būs viegli priekš tevi. Tad maskai būs visi grūtāk bez maskas pārātos. Es saprast tā, ka es, kad tu esi tajā kabīnē, tad līdz ir maskas nebūs. Un saprast to, kāds tikai dūmas ieteikam. Tad pārātosim tā. Un tad patarnēsimies izņemt iemuti un ielikt iemuti iekšā. Jums tur arī būs iemuti iekšā. Labi. Tagad to mēs sastādāsim bišķīt smakāku apkārtāju pašu elpošanu bez maskas, ja? Ar galvu uz leju, jo tu kabīnē jāapgādās tā. Tagad laiva jūs esat galvu uz leju, ja? Jā. Apgādāsim to, kājas uzliksim pa virsmu pusē, mēs tā pieturēšu tevi, tad nolaidīsim uz leju, bālposi, galvenais tam redzēt, lai katru vēl. Tad atklāsies augstā, un viss signāli ir viss kārtībā pildi uzdevumu, ja? Tad parādi iemuti ārā iekšā un tam ir. Jūs jums parādīs, ka tam ir vienkārši atnāk. Labi. Super. Mēģinām. Tagad ir nedaudz grūtākais variants ar kājām taisā. Arī bez maskas vai ar masku? Jā. Bez maskas. Dod tik kājiņas šur. Tā, kad tu esi gatavs, tā, kad es tev uzspēšu, tu pildi vīgrinājus atsi. Kad tu esi gatavs, tev nolaidīšu, man vajag, lai tu sāp telpot. Šeit ir tas pats variants. Galvu nedaudz tā kā pieliec, lai citādāk tev tur ūdens normāls aiziet. Man vajag, lai tu pāris reizes normāli es redzu, ka tu elpoji tā mums, ja? Gatavs tu pat pamāji ar galvu, es tev laidīšu iekšā. Aizvījos bišķi. Jā. Bišķi sagāja ūdenīts. Tas darbami, ne? Jā. Tā ir sākumā, jā. Pārāk liels nāks. Kā nav brīvs, tad jāuzdara reizi. Jā.
Bet tagad uzdevums bišķi sarežģītāk vēl paliek nedaudz. Tā platām paelpo. Tev tas ūdens kaut kā bišķi jāignorē. Nedaudz papūst par to degunu nedaudz ārā to gaisu, lai viņš, lai tas ūdens iet ārā, ja? Bet tev tagad vajadzēs vēl to iemut izņemt ārā un ielikt atpakaļ rokā tā pelpo. Okay? 2-3 reizes uzvelpo, tad izņem ārā un ieliek atpakaļ atkal uzvelpo. Okay? Gatavs? Super! Tiki galā. Jā, bija labi. Jā, pirmā reize nebija bailīgi. Tagad jau īstenībā lielāk. Tagad tu visu neapjērāt tā. Pēc tam vienkārši, kad izplota ūdeni ārā, tad jau nav traka. Jau nu labs? Jau nu super. Labi iepil lielāk. Jā, davai. Jau nu super. Kāda vaina? Jā, nu kaut kā tā, nebija nemaz tik traki. Protams, ka nav tik perfekti, kā gribētos, bet ir īstenībā diezgan ok. Ja tu būtu tur šiem pirmo reizi bāzes smutē, oktopus un vispār elpojas ar skapeni, tu būtu droši vien sarežģītāk. Bet tā kā bišķi tā pieredzīta ir, tā nebija tik traģiski. Bet tā ir tik forši. Tagad tas viss ir jāpamēģina šitien izdarīt. Tā. Tev jau arī tāds nopietnas kāds. Pagad arī taisīs kaut kādu vīģi, tad varēs redzēt. Jā, taisīšu. Jā? Ok. Es arī izdomāju šogad kļūt par tādu YouTuber bišķiņu. Influenceris vai blogeris, es nezinu kā vispār. Ūdens platās par vairāk. Jā, ļoti labi. Tā. Super. Jā. Vai ne? Pārzīsim tā tagad iekšā tur. Jā, nu davai. Filmē tā, it kā tev patīk tas, ko tu dari. Ka es saprotu, ko es daru. Tā. Ja viņš izdarīja pareizi, tad vajadzētu būt. Laikam ir, jā. Tu jau sāk satraukums parādīties, vai jau tas nopietnāks ir neprātīgi. Un pats pirmais izsiet, ne? Ne, vispār nav redzēts. Bet principā es lienu ārā no kokpita vai paliek iekšā un tikai elpoju? Nē. Pirmajā reizē mums vienkārši pēc kāda elpošana tev jātiek elpo. Ok. Un pēc tam otrajā reizē grūtāk. Tu tad jāizkļūt elpošana. Labi. Tad tagad galvenais ir izlīst ārā. Jā. Labi. Jāatcerās tas, jo mierīgāk, jo lēnāk, jo ātrāk tas ies. Jā. Ja tas nesos un salons ar rokām būs. Jā, galvenais zināt, ko atklipsēt. Šajā gadījumā vienīgais ir galvenais, ka tas klipsis palielam. Nē, tā jostā viņas abām pusēm ir zāda. Ok. Riedās, kas ir auga. Ja es pagriežu, tad viss atsprāks vaļā. Jā. Ok. Īsti vai bailīgi? Ir tāda klaustrofobiska sajūta nedaudz. Tu zini, kā ņemās, jā? Aprāvē stūri, tev arī būs jānoņem. Tieši tā. Labi. Kad tev apgāzīs, vēl es tev nemetīšu riņķi. Jā. Bet tagad mums šitas taisās vaļā, vai ne? Vai viņš atsprāks pats? Nē, šito vienkārši ar rokām stum uz augšu. Ok. Labi. Tais vaļā šito. Labi. Tā secība tev apgāžas, tad atspied šito. Atspied, tad attāķie kansu. Nu tā kā šito pie galva. Tagad ne. Nu tas vingrinājums ir tās, ka tev jācenšās tagad kansu attāķēt, noņem stūri, tad ir josts un vajag vien lauku. Ok. Šita viņš... Nu, tur vienkārši to... Striķīšiem rauj, vai ne? Jā. Nu, bet to kustību tur mēģina vienkārši imitēt, atrod, ka paraust ir nav, tas tur nav tik svarīgi. Labi. Tas vairāk tās kustības ir. Labi, tad galvenā misija man tik augšā uz ūdens, vai ne? Atceries, jātais kanops pirmais, tad ir tagad kandas, bet nu labi ir stūre un josts, un tad liena auga. Ok. Labi. Tavu pēdējo vārdu?
Cerams, ka izdosies. Tu man teiks, ka man būtu jābūt gatavam vai neteiks? Nē, nu tās gan, jā. Nu, interesanti. Bet, jā, nu, diezgan bailīgi ir īstenībā. Jo tu esi ļoti iesprostots, galva var nekur jau pagriezt, un tad ir grūtākais tikt ārā no tā kokoniņa pa liela. Es saprast, uz kuru vietu. Uz kuru vietu vispār. Tikt virs ūdens. Jā, īstenībā stresot toči nevar. Jo lēnāk, jo labāk. Jo, zini, kā ir tā sajūta, ka tev gaisa varbūt ir pa maz vai vēl kaut kas, vai ļoti ātri sāk stresot. Es piemēram jūtu to, ka... Bišķiņ gaidrījās, tad jūs sākat. Nu, jā. Tādīs tas traktā. Kamēr nav aizdrījies, tikmēr jau ir ok. Nu, jā. Nedodies vēl elpu kaut kādā, es vispār pīzģēts. Un sacensībās, tu braucies nogurs, stresains, ir strauja elpošana. Nu, bļā, bīstam īstenībā. Kā vērtības saka, vēl vajadzētu ar beizeni pa galvu. Sitiens ar beizeni pa galvu. Jā. Un tad tev papaši ūdeni. Šito tu vari jau paņemt rokā, lai tev ir. Okei. Tagad mēs tev apgādzīsim. Jā. Tu apkrīt. Tad tu ieliec šito un sāc elpot. Un gaidi tev pieklauvēt. Un tad ir viss tāpat procedūra, ko tu jau dari. Okei. Un šito no mucas nemaz nelaid ārā pelda visā. Nu, gan pietuši šūtu. Okei. Labi. Tagad Labi. ir apkritīs. Galvenais ir elpot tagad. Jā. Nu, tur rokā. Tev zem ūdens ieliec mutē, sāc elpot. Gaidi un tev zem ūdens pieklauvēt. To tu dzirdēsi. Jā. Nu, un tad ir viss tāpat procedūra. Kanops, stūri, kanus un jos. Okei. Šis bija bailīgi. Tur oska izspirinājās. Bet to jā, nav viegli elpot. Pagā, man atsūtīs arī kaut kāds certifikāts. Certifikāts nesūtīs. Nesūtīs man certifikātu? Sasodīt. Es baigi cerēju, ka man būs certifikāts. Es federācijai var uzrakstīt tavu vārdu, uzvārdu, kad tu esi izgājis. Jā, davai. Tu varēsi pa sezonu izdomāt, kā gongu nobraukt. Jā, bet katrā ziņā, vai ne, iekšējais certifikāts noteikums ir un ļoti labi pieredzīt uzskāt. Ek tev būs internetā. Jā, vai ne? Jā, interneta certifikācija, vai ne, YouTube kanālā.
Nu tā kaut kā labi. Pa lielam man ir visiem jāpasaka čau, un es lidoju tālāk uz Rīgu. Jā, un viss kaut kas jāpasaka šodienas stāstīt. Šodien ir tiešām saspringta diena, bet katrā ziņā jā, vēlreiz tev lielais paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka piekrīt. Un tad jau kaut kad, vai ne? Jā. Evo, davai, čau visiem! Paldies, forši pieredzīt. Davai, tā, veiksmīgi. Kaut kā tā, davai. Čau. Nu, vot kā. Viss. Esam. Gan jau. Davai, čau. Vot kā tā. Ir jau atslēguma šitam. Un, jā. Fantastiski. Esam atkal zolītajās drēbēs un, jā, ar foršu pieredzi un foršām emocijām varam doties tālāk. Tā kā, jā. Nu, interesanti. Ļoti interesanti. Ļoti forša pieredzi. Sveiki. Un pierreiz. Vismaz būšu bijis Liepājas basēnā, ne? Jā. Nu. Un tas arī šitai epizodei viss. Ierakst droši komentāri. Gribētu pamēģināt šitāds kurs iziet, vai arī tu jau esi tik advancēts, kad es gāju šitam cauri. Nu, lai vai kā, man patika un bija baigi interesanti. Un savukārt, jā, dažas dienas pēc tam, kad es izgāju tā teikt izdzīvošanas, vai kā pareizāk sakot, crash testu, neilgi pēc tam Niklaus atbrauc pie manīm ar tēti un saka, kad ir baigā štelle. Jā. Polijā notiks ātrumlaivu sacensības. Un, jā, ne kaut kādas ātrumlaivu sacensības, bet tā teikt, nu, līdzīgi kā advance programma, īsāk sakot, tagad tāds Lemāns sacensības uz ūdens Polijā. Un, jā, Niklaus teica, vai tev nebūtu interesi ņemt dalību šitādās sacensībās. Jā, tas notiek Polijā no 21. līdz 23. Janvārs, februārs, mārts, aprīlis, maijs, jūnijas. Jā, no 21. līdz 23. jūnijam ideja sekojoša, kad kopā ir jānobrauc 12 stundu gonka, 6 stundas vienā dienā un 6 stundas otrā dienā. Jā, ja gadījumā redzēju šito video vai vismaz fragmentiņas, reku pievienosim lodziņā, tad Niklaus, tā teikt, joka pēc garām braucot, man iedeva izgāzt ar savu F4 laivu, tā kā maza pieredzīta ir. Es domāju, ka būtu baigi interesanti. Kā tu domā? Droši var ierakstīt apakšā kaut kādu komentāru. Man vajadzētu ņemt dalību vai nevajadzētu? Tomēr riskēt vai ne? Jā, starp citu, tas ir nedēļa pirms ūdensmaču sacensībām. Katrā ziņā diezgan slapja vasara plānojas. Un pie viena, jā, diemžēl, arī šis pasākums nav lēts. Jā, gan dalība, gan tehnikas sagatavošana un tā tālāk. Katrā ziņā, iespējams, ja tu gribi ritīgi foršu reklāmu uz F4 ātrumlaivas, droši uzdod man ziņu, varbūt, kad tādā veidā vari mani nedaudz atbalstīt šitai trakajā iespējā, un iespējams varam forši, tā teikt, pateikt tev paldies un uzlīmēt to ritīgi foršu uzlīmīt, vai ne, un aizvest uz Poliju. Un es teiktu, ka tur ir daudz vairāk vietas reklāmai nekā uz ūdensmaču, tā kā, jā, kaut kā tā, vai ne? Domu tu saprat, vai ne? Droši apakšā, ja, komentāriņi ir. Komentāriņā man vajag tavu atbalstu un iesaisti, kā domā, tu gribi to redzēt, un jā, gadījumā gribi tā teikt ņemt dalību un atbalstīt nedaudz mani šitai visā pasākumā, tad, jā, droši uzdod ziņu kādā no sociāliem tīkliem vai zvanot uz servisu numuriņu. Nu, ja tu gribēsi, gan jau tu mani atradīsi, vai ne? Laiki tev jau avansā un tiekamies jaunos piedzīvojumos, vai ne? Vai, čau! I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime.